Tu noteikti domā, ka tavas bērnības dienas ir pagājušas un ir aiz muguras. Bet ko tad, ja patiesībā tās nav beigušās? Ko tad, ja tas, kā tu reaģē konflikta situācijās, tas, kādas attiecības tu veido ar citiem cilvēkiem, un pat tas, kā tu redzi sevi un pasaules apkārt, ir atkarīgs tieši no tava iekšējā bērna. Un šī nav kaut kāda metafora vai tāds izdomāts koncepts. Tavs iekšējais bērns ir īsts, un tas glabā visas pieredzes, emocijas un pārliecības no tavas bērnības. Un neatkarīgi no tā, vai tu to apzinies vai nē, tas ietekmē tavu ikdienu, tavas attiecības, emocijas, pašvērtējumu un pamatā to, kā tu reaģē par jebkuru lietu savā dzīvē. Un ja tu veltīsi pāris minūtes sava laika un noskatīsies šo video līdz galam, tad tev būs pavisam cita izpratne par to, kas tad īsti ir iekšējais bērns un cik ļoti tas ietekmē tavu ikdienu. Tad kas īsti vispār ir iekšējais bērns? Lai arī cik veci mēs būtu, nobrieduši un pieredzējuši mēs būtu, ikvienam no mums ir savs iekšējais bērns, un tas nav kaut kāds abstrakts koncepts, bet gan daļa no mūsu zemapziņas, kur mums ir izveidojusies bērnībā, kad mūsu smadzenes bija tāds kā sūklītis, kas uzsūca visu, kas notika mums apkārt. Un šī te mūsu iekšējā bērna daļa ietver sevī ļoti daudzas lietas, kā piemēram mūsu uzvedības moduļus, pašidentitāti, pārliecības un arī uzskatus. Pamatā tieši šī iekšējā bērna daļa ir tā, kas nosaka to, kā mēs redzam un uztveram sevi un pasauli mums apkārt. Un ja šī te iekšējā bērna daļa, ja tā varētu to teikt, ir tikusi ievainota, bet šīs ievainotās daļas nav sadziedinātas, tas ietekmē mūsu dzīvi arī tad, kad mēs esam pieauguši. Un kā tādus pāris pozitīvus piemērus no bērnības, kurus varētu kā minēt, ir, ja bijusi tāda pozitīva bērnība un vecāki tādām pozitīvām programmām ir audzinājuši bērnus, tad bērnam izaugot ir tā pārliecība, ka es esmu mīlēts tāds, kāds es esmu, ka esmu gana labs, es esmu drošībā, pasaule ir droša vieta. Pamatā pārliecības pozitīvas ir pārliecības, kuras nāk par labu tev, kuras palīdz tev nonākt pie taviem mērķiem, dzīvot dzīvi, kādu tu vēlies dzīvot, kuras tā kā nestāv tev ceļā. Un attiecīgi negatīvas pārliecības ir pārliecības, kuras ir limitējošas vai destruktīvas un kuras pamatā tev ir traucējošas, lai tu varētu dzīvot laimīgu un piepildītu dzīvi. Un, pieņemsim, kā piemērus varētu minēt to, ka man ir jābūt šādam vai tādam, lai nopelnītu mīlestību, vai to, ka es esmu pārāk daudz, vai kad es pārāk esmu tur jūtīgs, vai šitāds un tāds, kas arī nāk no tā, ko mums vecāki bērnībā teica, vai arī tā ļoti tā nepatīkamā sajūta, ka es neesmu gana labs, lai arī ko es darītu. Un tālāk šie uzskati tiek saglabāti mūsu zemapziņā un kļūst par tādām kā mūsu personīgām programmām, un tas tālāk nosaka to, kā mēs dzīvojam, pieredzam dzīvi kopumā, un pamatā šīs te pārliecības kļūst par daļu no mūsu identitātes. Un kā tādu piemēru varētu minēt to, ka šī iekšējā bērna psihes daļa ir kā mājas pamati. Un visa pārējā mūsu dzīve ir sienas, tur jumts un vispārējais mājā. Un attiecīgi, ja šie te pamati ir nestabili un nav kvalitatīvi, teiksim tā, sataisīti, tad arī visa pārējā māja būs, teiksim tā, diezgan ļodzīga un nestabila, jo loģiski, ka viss sākās ar pamatiem. Un mūsu dzīvē, mūsu pamati ir šī te mūsu iekšējā bērna daļa. Bet, protams, ka tas nekādā veidā nenozīmē to, ka iekšējais bērns ir kaut kāda veida problēma, ar kur būtu jātiek galā vai kaut kas būtu jāatrisina. Jo tieši šī iekšējā bērna daļa ir tā, kura iedegās, priecājās, ir kreatīva, ir excited darīt lietas. Šī ir tā daļa, kas rada mūsos dzīves prieku un interesi vispār dzīvot. Un iekšējais bērns vienmēr būs un paliks daļa no tevis un tavas ikdienas, un vienīgā atšķirība būs tā, vai tu to apzināsies un sadarbosies ar viņu, vai arī ļausi viņam autopilotā vadīt savu dzīvi un darīt, kā vien viņam ienāk prātā, balstoties uz vienkārši pagātnē iemācītajām programmām un paterniem. Jā, vēl tāda svarīga lieta, ko es gribētu piepilstāt, ir tā, ka šis te iekšējais bērns nekādā veidā nenozīmē būšanu nepieaugušam, nenopietnam vai bērnišķīgam. Tā vienkārši ir mūsu psihes daļa, kur mums ir izveidojusies bērnībā, un tāpēc viņa attiecīgi ir, teiksim, nosaukta par iekšējā bērna daļu, bet tam nav nekāda sakara ar bērnišķību. Un jā, tagad, kad mēs esam apskatījuši to, kas tad vispārīgi ir iekšējais bērns, pieķersimies klāt tam,
ka kā tad tieši šis te iekšējais bērns ietekmē mūsu dzīvi. Un tāds ļoti populārs stereotips, ko es dzirdu no cilvēkiem par iekšējo bērnu, ir tas, ka tas ir aktuāls jau tikai tiem, kam ir bijusi ļoti smaga bērnība vai tā ļoti traumatiski notikumi, un ka man jau bija normāla bērnība, nekas tāds jau nebija, visiem tā bija, visiem vecāki darīja šitā vai tā. Un jā, bet tā īsti nav patiesība. Tā kā mums katram ir sava iekšējā bērna daļa, tā arī mums ir katram savi, ja tā varētu teikt, ievainojumi. Un tam nav jābūt kaut kam ļoti sāpīgam vai nopietnam, lai tas varētu jūtami ietekmēt mūsu dzīvi. Un, kad es runāju par kad es saku ievainojumu, es to domāju vairāk kā vienkārši mūsu dzīves, teiksim tā, pārliecības uzskati, tas, kā mēs funkcionējam savā dzīvē, kā mēs izvēlamies lietas, kā mēs daram lietas, un kur rezultātā mēs nesasniedzam vai nedzīvojam tā, kā mēs gribētu, ka nav tas, kā mēs gribam. Un kā piemērus varētu minēt, pieņemsim, tas klasisks piemērs būtu, piesim, pat ja ir laba ģimene, mīloši vecāki, kuri strādā abi divi, kuri grib parūpēties par to, lai bērniem ir laba dzīve, drēbes, ēdiens, skolas, viss pārējais ir tā kā ļoti labā veidā, un viņi mīl šos bērnus, viņi izturās pret viņiem labi, viņi brauc ceļojumos, bet pēc cik viņiem abi divi ir aizņemti, viņiem ļoti bieži nav laika priekš bērniem, un bērniem var rasties sajūta pēc tam un pārliecības, ka viņi nav gana labi, ka viņi nav uzmanības vērti, ka viņi nav laika vērti, un lai arī varētu šis no malas, ka šī ģimene tā kā ir parauga ģimene vai ne, un vecāki arī paši pa sevi ir bijuši ļoti labi, šāpatās šīs te vajadzības, emocionālās pamatvajadzības kaut kādas nav tikušas piepildītas. Vai arī tāds otrs diezgan arī populārs piemērs ir tad, kad vecāki, pieņemsim, bērnībā bija ļoti prasīgi un tā kā vienmēr prasīja visu tip topu un tā kā, ka visur jābūt 10 un ka jābūt vienmēr visam vislabākajam. Un arī tam, tad cilvēkam izaugot ļoti iespējams, ka varbūt tāds izteikts perfekcionisms un tā sajūta, ka nekad nav gana labi, ka viņš nekad nav gana labs, ka vienmēr vajag labāk, vajag vairāk, tāda kā sevis šaustīšana, ja viņš kaut kur atpūšās vai nestrādā gana daudz, un no turienes attiecīgi nāk visas problēmas, kā izdegšana, nepiepildījuma sajūta, jo visu laiku vajag vēl, un kā dzinolis ir, un kā šķiet, ka tas ir labi un pareizi, bet patiesībā cik tas tā kā, ir efektīvi. Un tieši tas pats piemērs būtu arī tad, kā vecāki reaģēja, kad kaut kas nesanāca, vai tā kā saucamā bija nosacījuma mīlestība vai beznosacījuma mīlestība, un tas ir arī tas ļoti populārs piemērs, ka kā attiecīgi vecāki, mēdz darīt reizēm, ka tā kā, ja tu darīsi šitā vai šitā, ja tu būsi tā kā tur labs puika vai meitene, tad tu dabūsi šito vai šito, tad es būšu jauks pret tevi, tad saņems var teikt tā kā manu mīļumu vai tur mīlestību. Un ja tu nedarīsi tā kā vajag, tad tā kā, tu to nesaņemsi, kas attiecīgi atkal rada šo sajūtu izaugot, ka man ir jānopelna mīlestība, ka es neesmu gana labs tāds, kas es esmu, ka man tur jābūt labam tādam, vai jādara šitais, vai jāpalīdz citiem. Bet tā lieta ir tāda, ka tas tā kā nekad nepiepildās, tas ir kā tāds melnais caurums. Un tiem bērniem, kuriem vecāki bērnībā ir radījuši drošu vidi un piepildīja ne tikai fiziskās, bet arī emocionālās vajadzības attiecīgi būs, tāpēc daudz vieglāk būs paļauties uz savām spējām, uzticēties sev un citiem cilvēkiem un justies pa dzīvi kopumā droši. Un attiecīgi tiem cilvēkiem, kur vecāki vai aizbildņi bērnībā kaut kādu iemeslu dēļ nespēja sniegt un piepildīt fiziskās vai arī tieši šīs emocionālās pamatvajadzības, var radīt bailes būt autentiskam, nevarēšanu uzticēties citiem cilvēkiem, vai grūtība pielaist citus sev klāt. Tā varēs arī varbūt tāda neticība, pastiprināt neticības sajūtas savām spējām, perfekcionisms un tam līdzīgi. Un, protams, ka šis viss ļoti varijē un katram tas būs, kā lai saka, tādās ļoti dažādās un unikālās kombinācijās un arī intensitātes pakāpēs, bet šī ir tāda ieskicēšana par to, kā tad šī te mūsu iekšējā bērna daļa, jeb šīs te pieredzes, ko mēs esam saņēmuši bērnībā, ietekmē mūsu dzīve arī tā, ka mēs esam kā pieauguši jau cilvēki, neatkarīgi no tā mums ir tur 30, 40, 50 vai vēl vairāk gadu. Un jā, tagad tu zini, kas ir iekšējais bērns un kā tieši tas ietekmē tavu ikdienu. Bet ko tad darīt lietas labā? Vai mēs esam mūsu bērnības pieredžu upuri un mums ir jāpavada visa atlikusī dzīve šajās programmās un patērnos? Un labā ziņa ir tāda, ka nē, mēs varam to mainīt un attiecīgi, kā tieši to mēs varam izdarīt, es detalizētāk izstāstīšu nākamajos video, kurus tu varēsi atrast descriptionā zem šī video apakšā.
Tāpēc, jā, ja tev likās šis video interesants un noderīgs, es ļoti novērtēšu, ja tu spiedīsi laiku un arī subscribos manam kanālam, jo tas ļoti palīdzēs man sasniegt citus cilvēkus, kuriem šī informācija var noderēt un palīdzēt. Un šādā veidā kopā mēs varam padarīt pasauli labāku. Viens mazs solītis katru dienu. Un jā, viena lieta, ko es gribēju, lai paņem no šī video, pati galvenā ir tā, ka tavs iekšējais bērns nav problēma, kas ir jāsalabo, bet gan tevis daļa, kura vēlas tikt sadzirdēta, mīlēta un pieņemta. Un kad es sāku pats to pielietot reāli savā dzīvē, savā praksē, tas izmainīja manu dzīvi līdz nepazīšanai, un es esmu pārliecināts, ka tas izmainīs arī tavu dzīvi, ja tu tiešām sāksi sevi tā kā pieņemt tādu, kāds tu esi, jo katru reizi, kad tu parūpējies par savu iekšējo bērnu, tu spēr soli tuvāk tam, lai dzīvotu brīvāku, piepildītāku un laimīgāku dzīvi. Iedod sev lielu apskāvienu un tiekamies nākamajos video. Čau!